Labvakar, dāmas un kungi! Šis ir pavisam īpašs brīdis. Ir pasaulē piedzimis kas jauns, lai arī tā nosaukums ir tev par to nekas nav jāzina, mēs to pat uzzināsim pilnīgi visu. Tāpēc milzīgi aplausi šim notikumam 10. decembrī 2011. gadā grupā Vilopādi 17 gadu vecumā pasaulē laidusi savu pirmo bērnu. Ovācijas! Un šobrīd viņi ir gatavi noti pa notī, vārdu pa vārdām dāvāt to visiem mums. Lai tas arī notiek. Patiesībā mēs esam būtu gatavi bijuši izdot faktiski 3 albumus savu 17 gadu laikā, pēc materiāla spriežot, bet labi, tas pirmais, tas bija tāds utopisks sapņu projekts, tad, kad mēs bijām pavisam jauni muzikanti. Tas otrais aprāvās tajā brīdī, kad no mums aizgāja mūsu ģitārists Raimonds. Viņa saulē aizgāja 2001. gadā, un to trešo mēs tagad apzināti veidojām no jaunām dziesmām, mēģinot parādīt to, kā mēs esam jutušies pēdējo gadu laikā mūzikā, kā mēs esam meklējuši kaut kādus ceļus mūzikā un kas mums ir bijis svarīgs un ko mēs esam gatavi parādīt. Tas ir tas, kas ir atrodams albumā Tev par to nekas nav jāzina. Ar skaņdarbiem tur ir tā, ka tie ir tapuši dažādā laika posmā, dažādos laika periodos. Ir gabali, kas ir izcelti no aizmirstības arhīviem, izcelti pat pēc 14 gadu nogulēšanas plauktiņā. Ir gabali, kas ir tapuši bezmaz, ja drīkst lietot žargonismu, uz sitienu, tapuši šajā vasarā ierakstu studijā strādājot un eksperimentējot un liekot kopā idejas un domas. Tāpēc viņš ir dažāds, bet atspoguļo, jebkurā gadījumā atspoguļo to, kā mēs jūtamies šobrīd un esam jūtušies, es pat teiktu. Man sāk gribēties runāt pagātnes formā, jo mēs tagad iespējams no rītdienas sāksim jaunu dzīvi un skatīsimies uz lietām mazliet citādi, jo kaut kāds ceļu posms ir noiets un kaut kam mēs esam pielikuši, ja ne punktu, tad daudz punkti noteikti. Par dziesmām vēl runājot, mums ļoti liels prieks ir joprojām sadarboties ar mūsu daudzu dziesmu tekstu autoru, portāla Delfi redaktoru Ingus Bērziņu, kurš ir piestrādājis arī šajā albumā, palīdzot radīt precīzi pusi no 11 dziesmām. Tas ir tā, ka vienai dziesmai mēs esam abi 2 tekstu līdzautori, 5 dziesmām ir tīri viņa teksti un vēl 5 dziesmām ir savukārt tikai mani teksti. Tā. Mēs kaut kā savā ziņā tā ir nejaušība. Katrā ziņā tam noteikti nav nekāda sakara un nekādas saistības ar pilnmēnesi un ar aptumsumu un ar tam līdzīgām lietām, jo to mēs uzzinājām burtiski pāris nedēļas, kad jau sen datums bija nosprausts un plāni bija sakārtot un salikt pa vietām. Ir tā, ka šis ir laiks, kad mūsu jau pieminētajiem Viņsaulē ģitāru spēlējošajam Raimondam 8. decembrī viņam būtu dzimšanas diena, 28. novembris ir viņa mūžība aiziešanas diena. Šajā laikā mēs parasti savācamies un pastrādājam un parūpējamies par to, lai Raimonda vārds izskanētu kādā viņam veltītā piemiņas koncertā, un kur arī parasti spēlē mūsu draugi, gan no Nestīšmēla, gan no Tumsas, līdzīgi kā tas ir šovakar. Šogad mēs tieši šādu koncertu negrasāmies rīkot. Faktiski viss tas, ko mēs esam izdarījuši šo 10 gadu laikā, kas ir pagājuši kopš Raimonda aiziešanas, tas ir kā paldies un kā veltījums viņam par to laiku, ko mēs kādreiz pavadījām kopā. Mums ir ļoti grūti šobrīd spriest un runāt par to, ko mēs darīsim tālāk, jo šis bija gana liels un ambiciozs projekts, jo mēs to visu dabujām cauri pašu spēkiem, palīdzot labiem cilvēkiem, kas ir viscaur apkārt un kas ir ieguldījuši drausmīgu darbu, lai tas pasākums vispār būtu iznācis. Bet mēs domājam, nākamā gada sākumā, kad beigsies Santa Klausi, Salatēvi,
jaukas un pčaukas. Tad mēs grasāmies aizbraukt līdz galvaspilsētai, uzspēlēt tur klubos, uzspēlēt Jelgavā, uzspēlēt Valmierā un varbūt arī vēl kādās citās pilsētās, ja būs interese, nebūs nekāda problēma. Bet pagaidām precīzus datumus izziņot nevaram. Sorry, neesam nostrādājuši līdz galam. Paldies. Paldies jums.